Čau visiem! Kā jau varbūt esat dzirdējuši, 1. jūlijā Cēsīs plosījās baigā vētrā. Un ir pagājušas tagad pāris dienas, un esmu izdomājis atbraukt apskatīt. Kā tad tur izskatās tagad pēc visiem šiem te vētras postījumiem. Iepriekšējās dienās te strādāja avārijas dienesti, visu ceļu stīrīja un zāģējās un ņēmās. Nu, es izdomāju, ka tajā laikā negribās braukt, viņiem tur traucēt un līst tur iekšā ar kameru, lidināt dronu. Tāpēc esmu atbraucis tagad. Ir pagājušas kaut kādas 4 dienas. Wow! Te viss joprojām notiekās. Šobrīd atrodos pie Niniera ezera, tepat vietējais ezers. Un parādīšu, kā te izskatās. Šādi te koki nolausti. Izskatās diezgan iespaidīgs. Virpuļu viesulis ir bijis. Jo baigi interesanti, ka tieši tādā konkrētā platumā tie koki ir sagāzti blakus, meži ir viss veseli, bet ir kaut kāds tāds konkrēts ceļš. Visticamāk, ka tas ir bijis kaut kāds virpuļu viesulis, kurš ir gājis cauri un šos te postījumus ir nodarījis. Izskatās diezgan iespaidīgi. Labi, es kaut ko pafilmēšu, parādīšu jums tūplānā, kā tas izskatās. Un tad jau aizbrauksim arī uz otru vietu, pie meža kapiem. Es te tā padomāju, labi, ka šis viss ir gājis garām Cēsīm. Jo, ja nāktu pāri pilsētai, ņemot vērā vētras apjomu un spēku, jo koki ir nolausti gan līdz pusēm, uz pusēm salausti, gan ir arī izrauti ārā ar visām saknēm. Es domāju, ka pilsēta paliktu bez māju jumtiem. Tā kā jā, tas tāds pozitīvais. Mums jau Latvijā šādas te stihijas ir diezgan reti, bet redz, ka gadās. Iesim vēl apskatīt, kas ir kas. Un tad jau, lai labāk jums to visu parādītu, jāpaceļ augšā drons. Nu jā, pastaigājot apkārt pa mežu, diezgan postoši izskatās. Nu, paskatieties, ja vētra var apgāzt šādu te milzīgu vienkārši priedi ar šādām te saknēm, tad tur mājas jumti Cēsīs točni lidot pa gaisu. Tā kā jā, vēlreiz jāsaka par to, ka prieks, ka šī vētra aizgāja garām Cēsīm.
ko Ninieri apskatījām, safilmēju, safotografēju. Braucam tagad uz otru vētras postījuma lokāciju vietu, kas ir Cēsu meža kapi. Aizbrauksim, apskatīsimies, un es jums arī parādīšu, kā tur izskatās. Re, kur ir mašīnu stāvlaukums, un tepat tās jau kapos ir sagāzušies koki. Nu jā, jūtu līdz tiem kapu īpašniekiem. Pastaigāsim apkārt, es parādīšu, kā te izskatās. Jā, izskatās, te daļai kaut kas jau ir likvidēts, sazāģēts, bet nu postījumi pamatīgi. Re, kur malciņa sazāģēta. Bet tieši tāpatās kā pie Niniera. Koki ir lūzuši pusstumbrā, citi izrauti ar visām saknēm ārā. Diezgan pamatīgi. Nu, re, kur, piemēram, bērs ar visām saknēm izgāsts ārā. Jā, nu, zin kā, ja jau būtu sagāsts tikai mešs, tad jau štruns. Bet, nu, ir papostīti arī kapi. Nu, tas tā neforši. Bet, nu, daba paliek daba. Nepavelti šitie saucas meža kapi. Tā viņš ir. Labi. Jāuztais kaut kādas bildes, jāpaceļ augšā drons, jāparāda jums, kā no augšas izskatās. Un tad jau šis te notikums būs piefiksēts un iemūžināts. Apsakots ir, safilmēts ir, safotografēts ir, jādodas mājās. Nu, kopīgi ņemot, nu, tāda diezgan skumīga sajūta šo te visu skatoties. Bet es tā padomāju, ir tomēr kaut kas arī pozitīvs tādā ziņā. Ja mēs paskatāmies, Latvijā mums ir 4 gada laiki, mums nav nekādi indīgi, tur zirnekļi, baigās čūskas un vēl visādi mošķi. Nav šādas te katastrofālas dabas stihijas, ne tornādo, ne zemestrīces.
protams, tad, kad pie mums kaut kas notiek, vai nu kaut kādi plūdi, vai šādas te vētras, vai krusa, tas ir uzreiz tāds vērā ņemams fakts, un protams, jo mums ikdienā tādas lietas nenotiek. Bet, daba ir jāpieņem, tur neko darīt. Tā kā priecājamies, ka dzīvojam Latvijā un varam baudīt mierīgu dzīvi. Tā kā tā. Paldies, ka biji kopā ar mani šajā video un tiekamies jau nākamajos. Čau!